Mūs vieno griba darboties un griba dzīvot. Šādu moto savai biedrībai Atspulgs 5 ne bez iemesla izraudzījušies Gulbenes novada seniori, jo viņus tik tiešām vieno dažādas aktivitātes, pasākumi, arī palīdzēšana saviem līdzcilvēkiem. Biedrība novadā tika izveidota pirms 13 gadiem. Pilsēta ir bāze pamatos visām mūsu aktivitātēm. Te arī vairāk var organizēt, jo arī to pensionāri ir vairāk, bet tai pašā laikā novads nav jau tikai pilsēta. Lauki un lauki. Bija kaut kādā veidā jāuzmundrina lauku pensionārs, lauku seniors. Un tā ideja mums radās. Mums jau lieli palīgi ir pagastos. Visi, tur mums ir atbildīgie senioru grupas vadītāji, un tie jau vairāk strādā ar tiem lauku cilvēkiem. Mēs dodam arī informāciju maksimāli, ko es Latvijas pensionāru federācijā uzzinu. Tā es, protams, momentā, bet tiekoties katru mēnesi, ik mēneša valdes sēdēs, pagastu pensionāru darba vadītājiem tiek šī informācija nodota, un viņi atkal var tālāk runāt ar savējiem. Biedrības vadītāja Āna Vīgante stāsta, ka senioriem galvenais jau ir socializēšanās kopā būšana, kā arī tiek rīkoti dažādi pasākumi. Piedāvāt šo pasākumu pa brīvu. Jo viens jau no tādiem, klupšanas vai kaut kādiem aizķeršanās akmeņiem ir tas, ka, ja tev jāiet un visur jāmaksā, un tā rocība ir tāda, kāda ir, vai ne, tas ne, bet mēs cenšamies piedāvāt visus pasākumus par brīvu. Katru gadu noteikti mūsu sadziedāšanas svētki, un vienmēr kāda no pagastiem atsevišķi nav tā, ka, te centra vai kā, pēc kārtas. Un sportā sacensības. Arī visa novadā, kas mums notiek, un arī pa pagastiem. Tie pasākumi, es teikšu, ka ļoti labi apmeklēti. Vēl jau mums nāk klāt gan 2 dienu ekskursiju biedriem, gan valdei mēs braucam ekskursijās. Mums ir tikšanās ar izglītotiem tādiem cilvēkiem, kurus var respektēt. Protams, sadraudzības braucieni, pārbraucieni. Pie citiem rajoniem, tas ir ļoti pieredzes apmaiņā. Protams, svarīgi ir arī finansiālā puse. Biedrībai to veido pašu biedru maksa, ziedotāji un kā ļoti būtisku biedrībā vērtē pašvaldības atbalstu. Nāk pretim mums un nav jāmaksā nekas. Biedrības Atspulgs 5 vadītājs vietnieks Aivars Circens, kurš vada arī Gulbenes pilsētas senioru biedrību, atzīst, ka šajā darbā iesaisties, lai mudinātu seniorus nepalikt tikai sava dzīvokļa 4 sienās. Cilvēkiem, mūsu vecumā un vēl vecākiem, tik tiešām tā vientulība ir. Viņiem vajag saskarsmi, viņiem vajag sabiedrību. Un, kādam tas ir jādara? Pilsētā man ir kundzes, kurām ir ģimene, kuriem bērni, mazbērni. Bet viņas ir vientuļākas par to cilvēku, kurš dzīvo viens. Viņi ir vientuļi. Un šiem vientuļiem cilvēkiem viņiem vajag, viņi vēlās, jo ir kundzes, kuras atnāk šeit un saka, ka tas ir man vienīgais prieks šeit kādā nodarbībā, kaut kādā pulciņā padarboties. Tas man ir vienīgais dzīves mērķis. Mums arī ir biedrībā logo mūs vieno griba. Griba darīt. Griba darboties, griba dzīvot, mūsu vieno mūsu dzīve. Aizvadītajos valsts svētkos Gulbenes novada senioru biedrības Atspulgs 5 vadītāja Āna Vīgante par ieguldīto darbu saņēma novada apbalvojumu goda diplomu, bet aizvadītajā gadā viņas veikums tika novērtēts ar 3 zvaigžņu ordeni.